Emocijas ir bieži pārēšanās iemesls. Tas nav nekāds jaunums, tu saki. Jā, bet ir viena lieta, uz ko es gribu vērst tavu uzmanību. Es gribu teikt, ka emocijas un pārēšanās tas ir dabiski. Un to es saku, izejot no 18 plus gadu profesionālās pieredzes, kā apzinātībā balstīt sēšanas paradumu coach. Kas tieši ir dabiski, tu varētu jautāt? Brīdī, kad tu izjūti kādu nepatīkamu emociju, tev ir izaicinošs un grūts brīdis, un tu vēlies sev palīdzēt, justies labāk, un tu ēd našķus, un tas strādā, vai ne? Emocija norimst, un tu dodies tālāk savā dzīvē. Bet ir vēl viens scenārijs, kad emocija norimst pēc našķu apēšanas, bet tu sāc sev pārmest, ka tu esi bez gribas spēka, ka tu nedrīkstēji ēst, vai tu atpazīsti šo? Bet tas, ko es tev gribu teikt, ka emocija ir ziņnesis, kas cenšas tev pateikt to, ka tev ir nepieciešams kaut kas cits – piedošana, motivācija, uzmundrinājums. Un šādā emocionāli izaicinošā brīdī tu vari aicināt talkā ēteriskās eļļas, kas ir speciāli formulētas, lai atbalstītu mūs emocionāli. Tātad, lai palīdzētu mums tikt galā ar grūtām dzīves situācijām, kurās mums ir noteiktas emocionālās vajadzības. Ieskaties, emociju aromaterapijas aplis. 6 eļļu maisījumi, kuri ir piemēroti noteiktām dzīves situācijām un vajadzībām, motivācijas atgūšanai, uzmundrinājumam, piedošanai, aizrautības atgūšanai, relaksācijai un mierinājumam. Un tagad es tev vēlos iedot praksi, ko darīt tad, kad ir emocionāli izaicinošs brīdis un tu vēlies sev palīdzēt justies labāk. Jā, protams, parasti tātad izmantojam ēdienu, un ja tev ir šī vēlēšanās ēst emociju dēļ, ja tev ir sajūta, ka tev gribās sevi samīļot, pirmā lieta, ko darīt, ir pajautāt sev, kas man šobrīd ir patiesi nepieciešams. Uzmundrinājums izmanto chair eļļu maisījumu, motivācija izmanto motivate eļļu maisījumu. Nepieciešams mierinājums, izmanto console eļļu maisījumu. Piedošana, izmanto forgive. Jāatgūst kaisle, izmanto passion. Eļļu maisījumi ir pieejami 2 formās. Gan kā eļļa, gan kā rullītes. Ārkārtīgi ērti ir šo rullīti nesāt sev līdzi, jo mēs taču nekad nezinām, kad mums būs emocionāli izaicinošs brīdis. To es uzdevusi sev jautājumu, kas man šobrīd ir patiesi nepieciešams, un izvēlējusies vienu no 6 rullīšiem. Kad rullīts ir izvēlēts, uzsmērē izvēlēto eļļu sev uz roku pulsu vietām. Aizver acis, pieliec plaukstas sev pie sejas un ieelpo. Ieelpo un jūti, kā eļļu aromāts tevi piepilda un atbalsta tavas emocionālās vajadzības. Elpo un sajūti, kā pamazām tava emocija dod vietu labsajūtai, uz brīdi paliec atjaunotajā veseluma sajūtā, un tad pamazām atgriezies darbos, bet jau ar pilnīgi citu emocionālo līdzsvaru un pilnīgi citā kvalitātē.